Lai godinātu Latvijas ievērojamākos zinātniekus, akcijas sabiedrības Grindex fonds zinātnes un izglītības atbalstam sadarbībā ar Latvijas Zinātņu akadēmiju 14. novembrī rīkoja svinīgu pasākumu Latvijas Nacionālajā bibliotēkā. Latvijas Zinātņu akadēmijas un akciju sabiedrības Grindex sadarbība tika uzsākta 1998. gada 4. jūnijā, apusēji parakstot līgumu par sadarbību. Ar šo sadarbības līgumu tika ielikts pamats privātā kapitāla mecenātismam Latvijā. Tas bija pirmais šāds līgums, kur mums ne tikai šīs balvas, te, protams, ir runa par studentu stipendijām un daudz citiem pasākumiem. Akciju sabiedrības Grindex fonds zinātnes un izglītības atbalstam tika izveidots 2006. gadā ar mērķi atbalstīt un veicināt speciālistu izaugsmi un izglītošanu inženierzinātnēs, dabaszinātnēs, farmācijā un medicīnā. Mēs esam jau vēsturiski ļoti daudz devuši zinātniekus, kas ir pazīstami visā pasaulē. Un tas ir ļoti būtiski. Un es domāju, ka nākotnē mēs nestāvēsim uz vietas, mēs turpināsim attīstīties. Tieši firma Grindex ir tas mecenātisma piemērs un paraugs ar savu nodibināto fondu zinātnes un izglītības atbalstam, lai motivētu un pateiktu paldies tiem cilvēkiem, kas ir nolēmuši iet pa zinātnes ceļu un turpina iet pa zinātnes ceļu. Par izcilu sniegumu zinātnē prestižu apbalvojumu Zelta pūce un 2000 eiro naudas prēmiju saņēma farmācijas zinātņu doktore, Latvijas Zinātņu akadēmijas akadēmiķe, Latvijas Organiskās sintēzes institūta farmaceitiskās farmakoloģijas laboratorijas vadītāja Maija Dambrava. Tas ir vēl jo īpašāk jaunajiem zinātniekiem, tā skaitā maniem laboratorijas kolēģiem, kas arī ir šīs darba rokas, kas daudzus no eksperimentiem ir darījuši, lai virzītu stāstu uz priekšu, jo, protams, ka pēdējos gados tās ir vairāk manas domas un viņu darbs, bet viņi redz, ka tas tiek novērtēts un arī šis jaunu zāļu atklāšanas prieks, ka tu zini, ka principā kāds to ir varējis izdarīt. Sudrabpūces un naudas prēmijas 550 eiro apmērā saņēma jaunie zinātnieki Beatrice Bērziņa, Ilze Neibolte un Toms Rēķis. Ķīmiķi, īpaši arī organiskās ķīmijas pārstāvi, sapņo kaut viņu pētītā molekula tiktu iekļauta kādu zāļu vielu sastāvā, un tādēļ jau mēs to visu arī darām. Kopš pastāvēšanas Grindex fonds zinātnes un izglītības atbalstam ir piešķīris stipendijas un prēmijas, kā arī atbalstījis projektus vairāk kā 500 000 eiro apmērā.